trešā diena Anglijā, un šodien es došos uz Northamptonu. Northamptona ir pilsēta, kurā pārsvarā var dzirdēt lietuviešu, poļu un latviešu valodu. Es paskatīšos, kā tad tur dzīvo mūsu tautieši, mēģināšu kādu no viņiem atrast un aprunāties par to, kā viņi jūtas Anglijā, kā viņi jūtas prom no savas dzimtenes un kā viņi jūtas tādā multikulturālā sabiedrībā, ko viņi domā par Eiropā notiekošiem procesiem. Un tas ir interesanti, ka vakar es iepazinos ar vienu meiteni no franču ģimenes, viņai tēvs un māte ir francūži, viņi ir islāmticīgā, kur ir pametuši Franciju, pārcēlušies dzīvot uz Angliju tādēļ, ka izturēšanās pret islāmticīgajiem ir kļuvusi nepanesama. Respektīvi, reliģiskie trimdinieki šeit pat Eiropā, no tā saucamās demokrātijas citadeles, demokrātijas un parlamentārismu lielvalsts Francijas. Tālūk, šeit Eiropā notiek. Sekojiet šim ceļojumam kopā ar mani, paskatīsimies, kā tad cilvēki dzīvo.